Informācija tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri dzīvo šobrīd ārzemēs un grib balsot par suverēno varu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jūs to varat izdarīt pa pastu, ja piesakieties līdz 31. maijam sistēmā Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes mājaslapā, un jūsu vēstule līdz Rīgai atceļos līdz 9. jūnijam. Atveriet Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes mājaslapu. Izvēlieties sadaļu Noderīgi, apakšpunkts Vēlēšanas. Uzklikšķiniet uz Informācija par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Uzklikšķiniet uz Vēlētāja datu pārvaldība. Uzspiediet uz Pieprasīt pakalpojumu. Uzspiediet uz Apstiprināt. Ar ķeksīti atzīmējiet, ka piekrītiet identifikācijas veikšanas noteikumiem. Izvēlieties vienu veidu, ar ko ielogoties sistēmā. Kad esiet iegājis sistēmā, redzēsiet savu vārdu uzvārdu. Atzīmējiet ar ķeksīti, iepazinos ar nosacījumiem. Spiediet pogu Tālāk. Lapā parādīsies jūsu dati. Spiediet pogu Tālāk. Atvērsies reģistrācija balsošanai pa pastu. Uz atsevišķas lapas pierakstiet savu kartes numuru. Spiediet uz lejup ielādēt datni, un dokumenti lejuplādēsies jūsu ierīcē. Izprintējiet sarakstu numur 12. Suverēnā vara. Izprintējiet apliecinājumu. Apliecinājumā ierakstiet savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, datumu un parakstu. Ielieciet sarakstu vienā tukšā konvertā. Šo konvertu, kurā ir saraksts, ielieciet atsevišķā lielajā konvertā. Lielajā konvertā ielieciet arī aizpildītu apliecinājumu. Uz lielā konverta uzrakstiet kreisā pusē savu vārdu, uzvārdu, adresi. Uz lielā konverta vidū uzrakstiet adresi Pasta balsošanas komisija, Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050 Latvija. Un apakšā obligāti uzrakstiet savu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. Vēstule jānosūta uz Rīgu, tā, lai vēstule Rīgā būtu līdz 9. jūnijam. Paldies, ka balsojāt par suverēno varu!